Sveicināti, dārgie skatītāji! Šodien raidījumu sāksim ar pavisam vienkāršu lietu – video atrasts internetā, tajā YouTube. Nav nekāds kodols sprādziens vai seksa ar ezelīšiem, vienkārši video 3 vīri brauc ar velosipēdu. Bet paskatīsimies, ko tad te var redzēt. Tepat pa Rīgu. Sākumā ļoti jauka pastorāla ainava kaut kur. Varētu būt Mārupe gar grāvi. Tad nedaudz pa BMX trasīt kaut kādu. Un tūņ jau sāksies pa īstam. Lūk, Valdemārijas krustojums ar Blieķu, Brijānu vai kā nu vēl to ielu sauc šobrīd. Zolīt braucam pa veloceliņu. Te mēs bišķiņ tā kā ceļa policists tagad neskatās. Pa diagonāli pāri ielai, Gruņinieku Valdemāra. Dzirnaviela pa Valdemāru pāri uz Sarkano. Esam jau tikuši līdz Mākslas muzejam. Ui! Rēsni cilvēki šito nevar dabūt gatavu. Valdemāra jau pie Mākslas akadēmijas starp mašīnām, pa dubulto balto līniju, pagaidām visi dzīvi. Ātrums ir tiešām atzīstams. Ja tas būtu redzams kādā amerikāņu filmā, mēs pat varbūt justu līdzi. Šobrīd vienīgais, kam es varu just līdzi, ir šoferīši, kuriem var gadīties sadurties ar šiem velospēdiem. Priekšā vēl viens tāds pats brīvprātīgais no citas filmas. Labi ejam, jāsaka. Šitas pa lēnu apdzenam, kā viņi nesaturās, nav skaidrs. Labi, ka neviens negrib kāpt ārā no mašīnas. Apdzīšanas manevrs tūņi būs. Ui! Lūk, šitas jau bija pavisam nesmuki. Es negribēju būt tā kravas mašīnas šoferu vietā, kur bez tam visu mūžu mocīts cirtspaciņu, ka viņš ir neskad nemanot aizties kādu velospēdistu. Parasti ar riņķiebraucot tiek apdzīti vienkārši tā kā stāvoši. Ups! Šitas jau bija roka rokā ar veiksmi. Ar saprātam vairs nebija nekāds. Saka, ar mašīnu vidū bremzēja, nevar izmantot kurpus apdzīt. Smagais mēģina mainīt joslot labajā pusē ceļa remonts. Izrādās, ka ar velospēdu var tikt pa šķirbiņu. Nes tikai kā jūs te brīdī pārējie autovadītāji, kas arī piedalās ceļa satiksmē. Sarkanais? Kāds sarkanais? Aizmirstiet, dāmas un kungi. Vienkārši velospēds. Ko mēs varam secināt? Varbūt, ka nav labi tā darīt. Varbūt, ka mamma uztrauksies, ja to visu redzēs. Varbūt, ka ceļu policists būs dusmīgs, ja satiks. Bet būtībā man šķiet, ka tā sistēma noregulēsies tajā brīdī, kad te velospēds viens otram vienkārši sados pa muti, tā kā divi tādi satiksies krustojumā uz sarkano gaismu. Bet tagad mūsu nākamais stāsts par, tas jau būtībā veca problēma – braukšana un alkohols. Rīgā Dzelzceļa muzejā notiks startautisks seminārs par drošu un no apreibinošām vielām brīvu satiksmi. To rīko Eiropas satiksmes drošības padome sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un satiksmes ministriju. Seminārā piedalījās Eiropas vadošie eksperti, kā arī sen nekur nemanītais Edmunds Zivtiņš, kur runāja par līdzinējo pieredzi saistībā ar cīņu pret braukšanu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī par transporta līdzekļu dzinēju bloķētāju tehnoloģijām un to attīstību, kas tiek izmantotas, lai bloķētu dzinēju darbību, ja vadītājs ir alkoholisko un apreibinošo vielu ietekmē. Savukārt Latvijas speciālists dalījās pieredzē par prevencijas, sociālo kampaņu un likumdošanas nozīmi ceļa satiksmes drošības uzlabošanā un dzērāju šoferu skaita samazināšanā. Seminārā tika demonstrēts ar dzinēju bloķētāju aprīkots Volvo kravas automobīls. Redzot šo ierīci dzīvē, kļūst skaidrs, ka nekādi zvaigžņu kāri tie nav. Vienkārši alkometrs savienots ar aizdedzes atslēgu, bet darbojas. Protams, ka blēdīgie postpadomju šoferīši tādu ierīci apkrāk fiks vien, palūdzot testeri iepūst kādam citam, kaut vai kaimiņu tantei. Bet ne jau tāpēc šis aparāts izgudrots, tas vairāk domāts tomēr apzinīgiem cilvēkiem, kurus saprot, ka pat minimāls promils nav savienojams ar braukšanu un lai nejauši nenonāk bīstamā situācijā. Piemēram, uzskatot, ka alkohols jau no organisma izstrādājies, neko ļauj negribot nenonāk pie stūras ar kādām nebūtu promilēm. Pagaidām par šādu alkotesteru uzstādīšanu domā tikai kravas mašīnās un pasažieru vai skolnieku autobusos, bet kas zina, kā būs nākotnē. Eiropas valstīs arvien vairāk tiek spriests par ierīču izmantošanu transporta līdzekļu dzinēju bloķēšanai, vadītājs lietojas alkoholu. Daudzās valstīs dzinēju bloķētāji tiek izmantot brīvprātīgi transporta līdzekļos, ar kuriem pārvadā pasažierus vai preces. Bloķētāji tiek izmantot kā papildus drošības un kvalitātes garants un kā daļa no drošības politikas. Izmantojot alkohola bloķētājs, tiek garantēts, ka pakalpojums nodrošina transporta līdzekļu vadītāji, kuri nav apreibinošo vielu ietekmē. Kā rezultātā drošāk kļūst ceļu satiksme.
Dati par ceļu satiksmes negadījumiem Latvijā liecina, ka 2012. gadā alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē tika izraisīti 174 satiksmes negadījumi. Tā rezultātā bojā gāja 25 cilvēki un 277 personas tika ievainotas. Salīdzinājumā ar situāciju Latvijā pirms 10 gadiem, apreibinošu vielu ietekmē 2012. gadā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits samazinājies 4,5 reizes. Attiecīgi 6,4 reizes samazinājies bojā gājušo skaits no 160 uz 25 cilvēkiem. Turklāt Latvija ir viena no vadošajām Eiropas valstīm ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazinājuma ziņā. Salīdzinot datus par 2001. un 2012. gadu, ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits sarucis par 68%. Tas ļaus Latvijai ne tikai sasniegt Eiropas mērķi 50% samazinājumu, bet to pārsniegt un izcīnīt Eiropas satiksmes drošības padomes balvu. Nu ko, varam, ja gribam. Varbūt, ka pēc šī pasākuma arī kāda autopārvadātāja Latvijā ieinteresēsies par šādu alkohola testeru uzstādīšanu savās automašīnās un autobusos. Par ļaunu jau nebūtu, un arī dārgi tas nevarētu būt salīdzinājumā ar iespējamo skādi. Nu ko, dārgie draugi šoferīši, mēs būtībā varam būt tikai pateicīgi par izsniegtu uzticību, ka mēs joprojām varam sēsties pie stūra, nepūšot nekādās tur trubiņās. Uz mums paļaujas. Mēs paši zinām, kad var braukt un kad nevar braukt. Kad var dzert un kad nevajag dzert. Mūsu nākamais stāsts par grāmatu. Latvijā iznākusi jauna grāmata. Jaunas grāmatas iznāk katru dienu un diezgan daudzas. Francijām iznāk 2 pavāra grāmatas katru dienu. Bet mums, cilvēkiem, kuriem patīk mašīnas, iznākusi ļoti svarīga grāmata. Viktors Kulbergs Neiespējamā misija. Aizvakar Mežciemā pie Audi salona bija saripojis dikti daudz mašīnu, un pašā ēkā pulcējās visai dažādu ļaužu pulks. Varētu domāt, ka viņas vieno kas kopīgs. Grūtā uzreiz pateikt, kas, bet jaunas mašīnas tās noteikti nebija. Tā bija grāmata. Grāmata, kur stāst par nevisai seniem, bet jau iespējams aizmirstiem vai pat nekad iepriekš nedzirdētiem notikumiem. 2 nedēļas pirms 1976. gada Subotņika aprīlī. Tas bija apmēram uz kaut kā 12. aprīli. Piektdienas vakars bija pēcpusdiena, kad man iezvanījās Gagārina ielā 41 kluba birojā telefons un zvanīja Vilkmans Bekmans. Un tā viņas pārnotā frāze bija: Viktor, делайте что-то эти мудаки на зиле, собираются резать на Subotņika autounionu. Kāds autounions? 12 cilindri, 16 cilindri. Kurš gads, kāda versija? Svarīgi bija autounions, kas bija jāglābi un kas tika arī izdarīts. Antīgu automobīļu klubu vadītājs un Rīgas motormuzeja dibinātais Viktors Kulbergs, kurš šodien pats jau aizgājis uz debesu garažām pie visiem vecajiem autiņiem, ir atstājis grāmatām uz savas atmiņas par to laiku, kad veidojās Antīgu automobīļu klubs, kad tika izglābts unikālais auto union, kad dibinājās motormuzejs, kad mainījās vāras, valūtas un iekārtas. Tā ir dokumentāla un ļoti aizraujoša literatūra, kurai tapu palīdzēja viena no latviešu labākajām rakstniecēm no Rīgstena. Mans tēvs, kurš ir diplomēts aviācijas inženieris un kurš ir traks uz dzelžiem, kā tu saki, viņš teica, ka beidzot rakstot par lietu. bet Viktors stāsti jau gluži nav tikai par spēkratiem. Tas ir tiešām tāds īsts laikmets stāsts, kas tiek izstāstīts cauri šiem unikālajiem eksemplāriem, mašīnu eksemplāriem. Un ļoti interesanti bija izsekot tā, kā detektīvu stāstā līdz Viktoram, kā pie katras šīs mašīnas tikts, kā tā ir atrasta, kā tā ir restaurēta. Tā kā, mans zināšanu loks ir spēcīgi paplašinājies. Latvijas kā valsts vērtību pamatā veidot individuālas cilvēkvērtības. Ja cilvēki ir augsti izglītoti, intelektuāli un ar augstām morāles standartiem, tad tas, kā smilšu graudiņi kopā veido arī Latvijas šo vērtību. Ja noņemam cilvēkus nost, tad paliek mums tikai daba, atrašanās vieta pie jūrām, tā ir tā infrastruktūra, bet to piepildījumu jau veido cilvēki. Šo mēs gaidījām ilgi un tiešām jā, tas notika, jā, un to izdarīja Viktors pats, es jau teicu, jo jācitē Vilnis Andrejsons, jā, kurš bija mūsu muzeja būves ģenerāla uzņēmējs, pirmā ceļu pārvalde, gaišs cilvēks, viņš vienmēr teica, rakstiet zēni, jūs tik daudz piedzīvojat šodien, jūs tik daudz stāstāt, tik daudz zināt, tas viss aizies, paliks. Pats Andrejsons rakstīja, mēs nē.
Nu, un Viktors tomēr sadūšojas uzrakstīt. Es domāju, tas ir lielākais, ka ir uzrakstīts pa klubu. Ir uzrakstīts sākums, varbūt kāds rakstīs turpinājumu. Ja? Kā var būt ar šo grāmatas lasītāju logu? Vai tā interesē tikai mums latviešiem šeit uz vietas, vai tā varētu būt arī par literatūru, kas interesē gan citam Eiropā? Nu, šī grāmata ir tieši tāda, kas varētu ļoti interesēt cilvēkus, kas ir saistīti ar antīko auto pasauli visā pasaulē. Tāpēc arī ir iecerēts grāmatu izdot krievu un angļu valodās, jo man šķiet, ka tas, kas notika, šie zelta meklēšanas stāsti padomu laikā, tas ir tāda viena laikmeta zīme. Tas nebūtu iespējams šodien nekad. Kā Viktors teica, arī motoru muzejs nebūtu iespējams šodien. Tas bija entuziasma, brīvprātības un tādas sajūsmas laiks savā ziņā. Un arī ļoti interesanti, kā šie cilvēki varu apved ap stūri. Man liekas, ka tas ir vēl viens ļoti aizraujošs stāsts šajā grāmatā. It kā tā nav šausmīgi sena pagātne, par kur tiek stāstīts šajā grāmatā. Bet ir tik ļoti svarīgi, ka kāds to ir apdomājis, apkopojis un pierakstījis. Pat ja mēs mērītu antīku auto kategorijās, tad šis laiks atbilst Youngtimer periodam, tātad pašas nesenākās vecās mašīnas. Grāmata stāsta par pēdējiem gadu desmitiem iepriekšējā gadsimtā, un daudziem lasītājiem noteikti pašiem būs savs skatu punkts uz aprakstītajiem notikumiem. Un būs interesanti lasīt, kā to pašu atceras Viktors Kulbergs. Viņa piedzīvoto un grāmatā fiksēto notikumu liecinieki ir joprojām starp mums. Viktors bija iecerējis rakstīt arī tālāk, arī par kluba dzīvi šodien vai neatkarības gados, bet varbūt labi ka neuzrakstīja, jo tad būtu drusku sasteigts un varbūt netik pamatīgi. To mēs vēl varam. Ir daudz ļaužu, kas tur piedalās un to dara, un arī muzejs. Muzeja, redziet, tagad ir rekonstrukcija, pārbūve atkal. Par to jāraksta kādam vēl. Nu ko, ceru, ka esam jūs ieinteresējuši. Redzēsiet šo izdevniecības Mansards drukāto grāmatu ar Auto Unionu uz vāka. Padomājiet, vai arī jūs nebijāt starp tiem, kas bija klāt, kad Auto Unionu ar Viktoru Kulbergu pie stūra pirmo reizi brauc piķernieku trasē. Nu ko, mums šodien tas arī viss. Bet pašā nedēļas beigās, piekdienas sestdienu, Rīgā notiks startautiskais žurnālistu rallijs. Tad visi žurnālisti var piedalīties šajā rallijā, braukt ar mašīnu. Pirmā diena Rīga Liepāja, otrā dienā pa Lietuvu. Tā kā jums tas interesē, varat pieteikties, ja esat žurnālists. Savukārt redzēsiet šāds aplīmēts mašīnas ar žurnālistu ralliju numuriem, nebrīnieties. Mēs jums brīdinājām. Startautiskais žurnālistu rallijs jau šajā nedēļas nogalē. Uz redzi!